Ceļa stāsti. Īsti dzīves ceļi, īsti stāsti. Esiet sveicināti Eiropas parlamenta vēstnieku programmas Madlīnas vidusskolas vēstnieku podkāstā Ceļa stāsti. Es esmu Linda, un šodien mēs parunāsim par jauniešu lomu politikā. Šodien man pievienojas pārstāve no Youth Political Society, organizācijas, kas veicina jauniešu politisko aktivitāti un izglītošanu. Mēs runāsim par mērķiem, izaicinājumiem un panākumiem, kā arī to, kā komanda redz jauniešu lomu politikā nākotnē. Pirms sākam, vai vari nedaudz iepazīstināt ar sevi? Sveika, esmu Atēna no Youth Political Society. Un, ko varu pateikt, mēs neesam kā organizācija, tas ir vairāk kā projekts no Future Heroes programmas. Ko es daru dzīvē vispār? Piedalos brīvprātīgā darbā, gan arī Future Heroes programma un citās programmas. Piemēram, bija programma Future Changemakers, arī Greenhouse projekts no RBS. Nu tā, neko tādu, bet kaut ko daru. Un kā tu tieši varbūt uzzināji par Future Heroes programmu un kas tev motivēja tajā piedalīties? Es uzzināju no draudzenes. Man pagājušajā gadā piedalījās draudzene Jaroslava, un viņa darīja to pašu, ko darīja Fashion 4. Viņiem bija tas fashion modeling show. Jā. Un viņa man pateica, ka tas būs labs panākums, ko es varēšu uzrakstīt universitātei. So basically es tur gāju, lai kaut ko uzrakstītu uz savā admission savā universitātei. Un varbūt tu vari nedaudz tā ieskicēt, kāda ir jūsu komandas nākotnes plāni un mērķi pēc dalības Future Heroes programmā? Mums tieši nebija nekāda mērķa, bet pēc tam mēs kaut kā sārunājām, ka mums tagad ir ļoti tādas siltas attiecības ar dažādām organizācijām, piemēram, Klubs Māja, arī Jaunatnes padome, un viņi mūs aicināja uz dažādiem pasākumiem, un mēs domājam, ka mēs ar viņiem kaut kā sadarbosimies kopā un kaut ko tādu darīsim. Vēl nezinām, ko īsti, bet kaut ko darīsim. Un Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijās un SEB banku īstenoja Future Heroes programmu, kas arī ir šis jūsu pamats. Jūsu komanda saņēma Ultimate Sisterhood Award ar iespēju iedzert tēju Britu vēstniecībā. Sakiet, vai ir izdevies jau šo balvu izmantot? Nē, vēl neizmantojam, tikai sarunājam tikšanas, kaut kāda būs, varbūt augustā vai septembrī. Jā, un vēl sarunājam tikšanas, lai padomātu par sadarbību. Varbūt viņi kļūs par mūsu sponsoriem, vēl to arī nezinām. Jā, bet es zinu, visām komandām nebija nekādas sadarbības vēl ar British Council, arī ceļojumu nebija, tāpēc mēs vēl gaidām tajā ceremoniju, bet reāli gribētos. Un kā jūs vispār nonācāt pie idejas izveidot tieši Youth Political Society? Kāpēc neko citu? Mums komanda ir viena ukrainiete, meita no Ukrainas, un mēs kaut kā ar viņu sarunājamies, kāda viņiem bija ceļojumi, kāpēc viņi ir šeit, kādas mums ir problēmas dzīvē, kas mūs apvieno, un mēs sapratām, kā apvieno politika. Un kā daudzi jaunieši nesaprot, kas tieši notiek pasaulē, jo netiek izglītoti uz šo tēmu. Mēs padomājam, ka mēs varētu kaut kā izglītot cilvēkus uz šo tēmu. Mēs tieši neesam eksperti, tāpēc mūsu pasākumi bija ar ekspertiem no, piemēram, ASV, arī bija no, es neceros, varbūt no Latvijas universitātes bija profesors. Jā, vēl bija politiķis un daži citi cilvēki. Nu jā, kaut kā tā pienācam, nezinu, nesaros labi. Un jau pašā sākumā, kādi bija tie galvenie mērķi vai tādas kā cerības, kad uzsākāt savu darbību? Atrast cilvēkus, kuri klausīsies mūs, jo es tieši saprotu cilvēkus, kas domā, ka ko var pateikt tas meitenes, kas ir viena meitene no Ukrainas, viņa ir 14,
tad man ir 16, un cilvēkiem bija tādas bailes, ko viņi pateiks mums, vai viņi var mūs izglītot. Tāpēc mēs arī gribējām atrast normālus cilvēkus, kuri ir izglītoti, kuri ir eksperti savā jomā, un tāds bija mērķis atrast mūsu auditoriju. Mēs to atradam, arī atrast sadarbību, bet vispār projekta mērķis bija izglītot jauniešus, un gan mēs pēc tam piedalījāmies Vols16 kampaņā ar jaunatnes padomi, un tas arī bija kā mērķis, lai jaunieši varētu balsot no 16 gadiem. Un tu jau nedaudz iesāki, bet kādi ir bijuši tādi lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskārušās, un varbūt kā tos pārvarējāt? Tieši komandā. Jā. Tieši komandā es domāju, ka komunikācija. Es arī jautāju citām komandām no Future Heroes, un visiem bija kaut kādas problēmas ar komunikāciju. Mums nebija tik daudz problēmu, bet bija tā, ka dažas meitenes neko nedarīja, un dažas meitenes darīja pārāk daudz. Un tad tās meitenes, kas darīja pārāk daudz, domāja, ka viņi zinās labāk, un darīja tā, ka viņi domāja, un neprasīja mūsu viedokļus. Tā ir arī problēma. Es tā domāju, bet vispār bija labi. Es nevaru pateikt, ka tas bija lielākais izaicinājums. Tas vienkārši, ka es darītu kaut ko pēc tam labāk, kad mēs vēl sadarbosimies ar citām lietām un tā tālāk. Nu, jā. Tā kā organizēsiet to komunikāciju labāk? Jā. Varbūt, nezinu, taisīt kaut kādus Google formus par feedbacku prasīt, ko jūs darītu labāk, kas jums nepatīk, jo mēs neprasījām to, un dažiem cilvēkiem kaut kas nepatika, un viņi to nesaka, un tad ir tie klusējošie. Tas nav labi. Jā. Un kā tu varbūt vērtētu pašreizējo jauniešu iesaisti politikā? Tagad ir daudzas organizācijas, nevalstiskas organizācijas, un kā piemēram organizācija Klubs Māja, arī ir jaunas padoma, 3D Friends. Es nesaprotu, vai viņi kaut ko par politiku tieši dara, bet kaut ko viņi dara. Un skolā arī mācā ļoti daudz vidusskolā tieši. Es domāju, ka tagad ir gana daudz iespēju. Labāk nekā bija pagātnē, bet arī varētu būt labāk, jo arī ir ļoti daudz propagandas kaut kādai partijai tajās nevalstiskās organizācijās. Tāpēc arī vajag darīt tā, lai cilvēks, jaunietis, nebūtu kā skaista dekorācija, bet būtu cilvēks, kurš apziņoti dara to izvēli. Tāpēc mums jādomā par to Vols16, izdarīt tā, lai jaunietis būtu apziņots un lai apziņoti darīt to savu izvēli. Tāpēc es nezinu, vai es īsti personīgi atbalstu Vols16, bet tā būtu iespēja, kā jaunietis varētu būt dzirdēts arī. Tāpēc tas ir tāds daudzpusīgs jautājums vispār. Un kādus pasākumus jūs esat organizējušas, lai palielinātu šo jauniešu politisko aktivitāti? Mēs organizējam, man liekas, 4 pasākumus. Tad pirmais mums bija par ASV tieši, kā notiek vēlēšanas ASV, lai cilvēks saprastu, varbūt viņš gribētu dzīvot tur vai tur, kādas ir iespējas, kur cilvēki var balsot no 16 gadiem. Tad mums arī bija kā mazās debates, tas bija sadarbība ar R2 debāšu klubu. Un pēdējais tikšanās, kas mums bija, tā bija paneļa diskusija. Mums bija 4 runātāji no partijām, arī bija no Kluba Māja, no JDP vienības, un visas tās bija vairāk par to, kā mēs varam izglītot jauniešus. Un tā paneļa diskusija, tur bija gan jaunieši, gan cilvēki, kas ir jau pieaugušie, un tā bija laba diskusija, jo bija gan viena puse, gan otra puse, un viņas varēja saprast, kur viņiem vienojas viņa viedokļi, kur nē. Tā kaut kā. Un varbūt es pamanījusi kādas atšķirības tieši jauniešu attieksmē pret politiku dažādās vecuma grupās vai reģionos. Tu jau minēji, ka ir šie jaunieši un pieaugušie,
Bet varbūt tas vēl kaut kā var vēl vecākiem cilvēkiem vai arī reģionos. Nu, piemēram, ja mēs runājam par Latgali, tur ļoti tur daudzi cilvēki ir vecāki par 40 gadiem. Un viņiem, piemēram, ir tikai viena avīze vai 3 avīzes, un tad tur viņiem ir ļoti liela ietekme. Jo, piemēram, cilvēkiem daudziem nav interneta, un tad viņi lasa tikai to avīzi. Un tajā avīzē ir ļoti daudz propagandas, un tad viņiem ļoti daudz ir problēma ar to, jo es biju Ādažos pie pašvaldības piemēram, man liekas, jā. Un tad viņa bija ļoti tāda jauna sieviete, man liekas, jā. Bet Latgalē tā nav, tur ir vecāki cilvēki, un tās propagandas dēļ balso par tiem pašiem cilvēkiem. Tā varētu būt problēma, jā. Un kā jūs nākotnē, vai arī, ja jūs darītu šo vēlreiz, kā jūs ietekmētu šos tieši politikas veidotājus un pašu sabiedrības viedokli par jauniešu lomu politikā? Jo katram valda dažādi uzskati, vai jaunieši ir daļa no politikas, vai tomēr nē. Kā jūs to darītu vēlreiz? Es nezinu tieši. Es domāju, ka mums bija gan diskusijas, gan arī debates, bet tas debates mums nepietika laika un nebija tik interaktīvi, cik mēs gribējām. Tad es domāju, ka nākamreiz, kad mēs taisīsim pasākumus, mums vajadzētu vairāk jauniešu, tas ir pirmais. Otrais punkts būtu, mums vajag vairāk interaktīvu kaut kādu aktivitāšu, lai jaunieši saprastu, kāda partija tieši viņiem vairāk patīk. Jā. Tad varbūt mēs varam uztaisīt debates, jūs esat šī partija, jūs esat šī partija, un tad jūs debatēsiet par kaut kādu tēmu. Tā kaut kā varētu izdarīt. Jā, jo, piemēram, tagad populāri ir arī tie metamie kubi. Mēs arī tieši Future Heroes piedzīvojam tāds, varbūt varētu kaut ko ar tādiem. Bet vai jums kā komandai vai arī individuāli ir tādi kādi ļoti traki sapņi vai mērķi, ko sasniegt? Traki sapņi. Nu, tagad varbūt tas traks sapnis, kas bija, tā ideja bija viena meitene no mūsu komandas. Viņa gribēja izveidot pasākumu, kur būtu prezidents. Tas ir tas traks sapnis. Bet mums vēl ir ļoti gārš ceļš priekšā. Es nezinu, kad tas tieši sanāks, bet es ceru, ka tas sapnis īstenosies un ka visa komanda būs kā kopiena. Un tad mēs sasniegsim to mērķi un atbalstīsim ideju, kas izveidojas tai meiteni. Jā. Tikai prezidents? Nē, viņi bija par prezidentu ideju tieši. Man bija arī par ārlietu ministru. Jā. Bet kaut kāda persona, kur ir tieši tāda liela ietekme Latvijā. Ja mums bija no ASV ļoti daudz viesu, 2 bija, tas ir daudz. Un mēs gribējām kaut kādu tādu personu no Latvijas. Bet tādēļ, ka mūsu projekts ir tieši angliski, jo mums komanda ir meita no Ukrainas, mums bija problēmas ar to, kurā valoda mums to veidot, jo visi cilvēki runātāji runāja tieši angliski. Ja mēs gribēsim, piemēram, aicināt vai nu prezidentu, vai nu ārlietu ministru, mums vajadzētu to darīt latviski, bet viņi neko nesapratīs. Tad mēs domājam, kā mums to darīt, īstenot. Varbūt arī pievienosies citi cilvēki, kas varbūt dos labākas idejas, ko mēs varam darīt un kurā valoda būtu labāk to taisīt. Jā, jo politiķiem nevajadzētu būt problēmām arī angliski debatēt. Jā, tas vienkārši ir par... Mēs dzirdējam vienkārši no auditorijas tādus jautājumus, kāpēc jums viss ir angliski, tā ir Latvija. Nezinu, bet mums ir ļoti daudz cilvēku, kuri nerunā vispār latviski. Tāpēc mēs arī domājam, ka tas būtu forši, jo daudzi cilvēki tagad ir no Erasmusa, piemēram. Un mēs bijām Kaņērī
Tur bija kultūras vakars. Tur bija viena meitene no Polijas, viena meitene, man liekas, no Grūzijas, un tad viņa neko nesaprasīja, mēs aicinātu. Bet mēs arī taisījām angliski, bet cilvēkiem bija daži jautājumi par to, bet mēs arī domājam, varbūt taisīt arī gan latviski, gan angliski. Jā, un kā tu varbūt pati redzi jauniešu lomu politikas veidošanā nākotnē? Kā es redzu tieši viņa lomu? Tas ir ļoti tāds daudzpusīgs jautājums. Es nezinu, jo tieši atkal bija, piemēram, labs tāds piemērs Greta Thunberg. Jā, un viņa bija kā tāda skaista dekorācija, par ko es jau runāju, kā viņa izmantoja kā simbolu. Un par tieši šo ir arī jautājums. Tas ir labi, ja cilvēka jaunieša balss ir dzirdēts, bet viņu var izmantot kā dekorācija. Tas nav labi, tas atkal ir propaganda. Tāpēc, kā es redzu šo Latvijā, mēs bijām konferencē ar prezidentu, kuru organizēja klubs Māja, un viņš pateica, kā es atceros, ka pagaidām tas nevar būt Latvijā, ka jaunieši balsos no 16 gadiem. Es tieši neatceros skaidrojumu, kā viņš to izskaidroja, bet jā, es arī tā domāju pagaidām. Kaut kā varbūt tādēļ, ka mūsu jaunieši nav izglītoti, atkal tas jautājums, tāpēc mēs arī to darām. Ja mēs izglītosim mūsu jauniešus Latvijā par šo tēmu, par politiku, viņi zinās par visām partijām, kas pastāv, tad varbūt mēs varēsim to izdarīt, un varbūt jaunieši varēs balsot no 16 gadiem. Bet pagaidām nav tā. Vai tu pati esi redzējusi kādu piemēru, kas liecina par jauniešu aktivitāti vēlēšanās? Tieši, kad varbūt izvēlas nevēlēt, vai arī tieši ļoti iestājas un aicina citus savus draugus vēlēt. Vai tu esi kaut ko tādu redzējusi? Kādu cilvēku? Jā. Aha. Kaut kādu aktīvistu, jā. Es domāju, jā, visi, kas ir no organizācijas klubs Māja, viņi ir ļoti aktīvi, pilsoniski aktīvi, un viņi aicina balsot. Un arī mans klases biedrs, viņš arī ir no tās organizācijas, un pirms vēlēšanām viņš organizēja klases stundās tādas lekcijas, kāpēc jābalso, un ka katrs balss ir vajadzīgs. Un, jā, viņš varētu būt labs piemērs. Es to nedarīju, bet es viņu atbalstīju. Bet vai arī varbūt bija kāds, kas teica, nē, šim nav jēgas? Es domāju, ka nevienam nebija nekādas tādas stingra viedokļa. Tā arī ir problēma, ka cilvēki nav aktīvi vispār. Viņi nedomā par to. Viņi domā, kā saņemt naudu, ko darīt pēc tam dzīvē nākotnē, un viņi nedomā par politiku, neko tādu. Tāpēc neviens neko tādu nesaka. Tikai ir aktīvi cilvēki un ir vispār neaktīvi cilvēki, bet tas ir manā skolā, ko es redzu. Un arī daudzie cilvēki, viņiem nav 18, man tagad ir 16, būs drīz 17, maniem klases biedriem tāpat. Nu jā, bet kuriem ir 18, viņi vienkārši nav aktīvi. Viņi vienkārši neredz, kāpēc viņam to jādara. Tā ir problēma. Un kas tev varbūt tieši pašu motivēja iesaistīties politikā un izglītot citus un iedvesmot par tieši politiskiem procesiem? Vai tev ir kāds savs stāsts, kāpēc to darīji? Mans stāsts. Es tagad domāju, man bija tāds pagājušajā gadā, tas bija, kad bija 9. klasē, es mācījos Kengarāgā, 72. skolā, un es sapratu, ka es neesmu tur, kur man vajag būt, ka kaut kas neiet, un tad pēc izlaiduma es aizgāju uz valsts klasisko ģimnāziju, gatavojos matemātikai, iestājos, viss bija labi, un tur bija tāds virziens politoloģija. Un es iestājos ekonomikas klasē, un tur bija padziļināta matemātika. Sapratu, ka to man nevajag,
Un tad es pievienojos organizāciju klubs Māja, intervējot cilvēkus konferencē COP28. Un sapratu, ka man patīk, ka cilvēki ir interesēti vispār dzīvē, ka viņi kaut ko dara. Man ir tāda vienmēr sajūta, ka es neesmu produktīva, ka es neko nedaru savā dzīvē, tāpēc es kaut kā iesaistījos tajā pusē, kaut ko darīju. Tad pārgāju uz to politoloģijas klasi. Mums bija vēstures stundas, tādas kā sociālas zinības, starptautiskas attiecības. Un es sapratu, ka man patīk, ka tas ir interesanti, jo tiem cilvēkiem tieši ir liela vara un ka viņi tieši var ietekmēt mūsu dzīvi. Un tad man bija ceļojums uz Eiropas parlamentu Strasbūru ar manu skolu, un man bija tā sajūta, ka reāli cilvēki šeit sēž un viņiem ir tāda liela vara un viņi lemj par to, kas būs ar Eiropu. Un es sapratu, ka man tas patīk, man ir interesanti, kā mēs varam uztaisīt kaut ko labāk mūsu dzīvē, kā reāli cilvēks, kā es, skolēns, tagad sēž Eiropas parlamenta. Un mums bija kā simulācija, mēs neko nelēmām, bet es sapratu, ka man ir ceļš, man ir mērķis, ko es varētu dzīvē izdarīt pēc tam. Vai es tagad gribu kļūt par politiķi? Es nezinu, laikam nē, bet varbūt kādreiz, jā. Un kāda varbūt ir tāda foršākā atmiņa tieši, kad apmeklēji Eiropas parlamentu? Kad tulkoja visu, tas bija tik forši. Tā kā cilvēki reāli tulkoja visu laivu. Un tur bija tādas austiņas, un cilvēki runāja gan vāciski, franču valoda arī bija, angļu bija. Nu jā, tad tur bija kaut kādas 5 valodas, un latviešu valoda tur nebija. Un tādas, nezinu, tas vienkārši bija forši, ka cilvēki visi tulkoja live, un tas man patika. Jā. Un vai izdevās satikt arī kādu no mūsu deputātiem? Nē, tur bija, mēs bijām zvanā ar politiķi no Eiropas parlamenta, bet tas nebija no Latvijas. No Slovākijas vai Slovenijas, es neatceros. Un tad bija arī video ar Eiropas parlamenta prezidenti. Jā, viņi bija kā tāds aicinājums, ka jūs esat šeit šodien, tāpēc, ka jūs izvēlējies kaut ko tādu, es neatceros tieši. Bet vispār telpas bija tik modernas, tas izskatījās, es nezinu, varbūt tas ir kaut kas stulbi, bet tas bija kā Hunger Games. Ļoti bija skaisti. Arī ēdiens bija normāls un bija labi. Tur bija forši. Jā, un varbūt nedaudz atgriežoties pie paša Future Heroes, kā dalība tevi šajā programmā ir ietekmējusi tieši personīgajā izaugsmē? 9. klasē, atgriežoties tur, man bija ļoti liela tāda kā satrauksme vispār par to, kad man vajag runāt ar cilvēkiem, kaut ko darīt, kaut kādas pasākumus, nekad neko nedarīju. Un tad no šī gada es sapratu, no šī mācību gada, sapratu, ka kaut ko vajag mainīt atkal, ka vajag komunicēt ar cilvēkiem, ka tas ir interesanti. Un tas Future Heroes bija ļoti liels izaicinājums, jo sadraudzieties ar 50 cilvēkiem jauniem, ar viņiem strādāt, kurus es vispār nezinu, tad taisīt kaut kādus pasākumus, rakstīt organizācijām. Arī vajadzēja būt ļoti tādiem pārliecinātiem savos spēkos, jo viņam nepatīk nepārliecināt cilvēki. Tad man bija jāstāsta, jā, mēs to darīsim, jums jābūt mūsu pasākumā. Jā. Un tas bija, man bija tāds liels satraukums par to visu. Un tagad man nav tā liela satraukuma, tāpēc es domāju, ka tas ceļš, it was worth it, you know? Jā. Un arī varbūt kā Future Heroes programma ir palīdzējusi tieši veidot saiknes vai kontaktus ar citiem līdzīgi domājušiem jauniešiem. Palīdzēja ļoti, jo mums bija 50 meitenes vai 47, man liekas, jā.
Un ar daudziem es runāju, kas nav mana komanda. Es pat nezinu, kā mēs sadraudzējamies, bet mēs tagad runājam. Viena no tām ir no Ekofam, no komandas, kas uzvarēja. Mēģija, viņa ir tik laba, viņa man tik patīk. Jā, un viņi visi ir aktīvi. Tas ir tas, jo manā skolā, pagājušajā skolā, neviens cilvēks nekur negāja, nekādi pasākumi, neko nedarīja savā dzīvē. Tāpēc es arī domāju, ka tas ir normāli. Tad es kļuvu par Future Heroes dalībnieci, sapratu, ka ir cilvēki, kuri arī grib kaut ko darīt savā dzīvē. Un es arī iestājos, es tagad darīju brīvprātīgo darbu Latvijas laikmetīgas mākslas centrā. Un tur arī bija daudz cilvēki, kuri ir līdzīgi domājoši. Bet jā, tas nav tieši par cilvēkiem, kuriem ir tādi paši uzskati kā tev. Tas ir tieši par cilvēkiem, kuri arī ir produktīvi un kuri grib kaut ko darīt. Un tādas es atradu Future Heroes. Jā, un vai varbūt ir arī kādas īpašas draudzības vai sadarbības, kas ir izveidojušās pateicoties programmai? Tu jau minēji to pašu British Council, bet vai arī ir vēl kaut kas? Tieši komandai vai man personīgi? Kaut kādas? Abos gadījumos. Abos, ok. No Future Heroes viņam kā sponsors bija Riga Business School. Jā, un no Future Heroes es uzzināju, kas ir Riga Business School. Un iestājos projekta Greenhouse. Tur ar savu komandu uzvarēju pirmo vietu. Un pēc tam tālāk bija Future Changemakers arī pie Riga Business School. Tad tagad zinu, kādas ir vispār iespējas tieši Future Heroes dēļ. Arī kādas sadarbības, kā es jau pateicu, mums ir sadarbības ar jaunatnes padomi. Viņi bija gan mūsu pasākumos, skatījies, ko mēs darām vispār, gan mēs arī ciemojamies pie viņiem. Un, jo mums ir tādas siltas attiecības tagad, mēs arī domājam, ko mums tagad darīt. Jo tagad meitenes, mums ir tāda atpūta, kaut kādas meitenes brauks ceļojumos, kā es arī braukšu, un mums nav visu laiku kaut ko darīt, īstenot, bet es domāju, ka no augusta, septembra mēs jau kaut ko taisīsim, jo kamēr ir siltas tādas tuvas attiecības, kaut ko jādara. Jā, un varbūt kādu padomu tu dotu jaunietim, kurš vēl sāk savu ceļu politikā, kas vispār neko nezina par politiku un vēlas kaut ko uzzināt un kļūt vairāk politiskāk, aktīvāks? Es domāju, kā pievienoties nevalstiskām organizācijām, kā piemēram Klubs Māja, jo viņam ir daudzas vienības arī. Viņam ir, piemēram, ANO JDP, tad jauniešu delegāta programma. Tad ir vēl kaut kādas 4, un tur viss ir pēc interesēm. Tas viss ir par Eiropu, par Eiropas mērķiem, bet tur arī ir, piemēram, kuriem patīk dizaineri, kuriem patīk tur, piemēram, zīmēt, kuriem patīk runāt vairāk. Tad ir ļoti, ļoti daudz iespēju. Un tu vari tam pievienoties un saprast, vai tev patīk vai nē. Jo problēma ir tāda, ka jaunieši neko nedara, un tad viņi nezina, kas viņiem patīk. Un ja cilvēki pamēģinās, jo ir notiek vispār ļoti daudz pasākumu lekciju tagad, tad var vienkārši sekot Klubu Māja Instagramā, un viņiem būs ļoti daudz lekciju. Tu atnāc, sēž, klausies, ko viņi saka, tad vari pajautāt arī speakeriem, ko viņi domā, ko var darīt. Nezinu, vienkārši tas ir par to, vai tu esi tajā vidē, kur ir tie cilvēki. Ja tu esi tajā vidē, kā piemēram tajā Klubā Māja, tad sapratīsi kaut ko. Varbūt tas arī būvēs to tavu viedokļu uzskatu. Un varbūt tieši tu pati zini, kādas grāmatas, filmas vai citus resursus, kurus tu ieteiktu jauniešiem, kas interesēs par politiku? Jā, Kluba Māja ir sava grāmata, kur viņi stāsta, kas ir politika, man liekas, kā par to visu domāt. Tā ir ļoti laba grāmata, ja tu neko nezini par politiku. Es to pašu esmu lasījusi vienu reizi. Varbūt kaut kas ārpus Kluba Māja. Filozofija. Mums skolā ir filozofija, un tad ir grāmata par diplomātiju. Man liekas, ka viņa tā arī
Viņai tāds ir arī nosaukums. Es neatceros tieši, kāds ir autors. Nezinu, varbūt varēšu iečekot. Bet, jā, es domāju, kā filozofs lasīt, jo arī es biju visās lekcijās, un tur vienkārši visi runā par filozofiem no Ķīnas, senās Ķīnas, no tā diplomātija grāmata. Diplomāte Henrijs Kisingers, jā, mēs to lasījām. Tā ir laba grāmata, tā ir ļoti liela, ļoti liela. Es nesaros 1000 kaut ko tur bija, jā, bet tā ir laba. Tad 2 grāmatas varētu, jā. Filmas arī nezinu, neko tādu neskatījos. Es zinu, kā Eiropas parlaments, viņam ir kaut kādi tādi izglītošie video, bet nezinu īsti, nevaru ieteikt neko. Ja vēlaties uzzināt vairāk par meiteņu paveikto vai iesaistīties viņu aktivitātēs, noteikti apmeklējiet viņu mājaslapu un sekojiet Youth Political Society sociālajos tīklos. Ar jums šodien biju es, Linda, un Atēna no jauniešu projekta Youth Political Society. Tiekamies nākamajā epizodē. Podkāsts ierakstīts Ogres jauniešu mājas podkāstu studijā ar podkāstu komandas Jaunie un palīdzību.